Foramināla stenozes ķirurģiskā ārstēšana ir atkarīga no foramināla stenozes iemesliem. Ja tā ir foramināla diska trūce, tad parasti pacientam tiek veikta mikroķirurģiska pieeja, norbjot daļu no starpstiemeļu locītavas un piekļūstot foraminālai atverē esošai diska trūcei. Mēs veicam tā saucamo mikrodiskektomiju. Ja foramināls stenozes iemesls ir locītavas osteoartrīts, locītavas un saišu palielināšanās, tad pacientam arī tiek veikta visbiežāk mikroķirurģiska locītavas daļēja nofrēzēšana, šo sabiezēto saišu izņemšana un nervu atbrīvošana. Ja foramināls stenozes iemesls ir diska deģenerācija, jeb diska nosēšanās un šīs atveres sašaurināšanās, tad bieži vien arī var pacientam tikt piedāvāta šīs atveres paplašināšana, veicot atsevišķu locītavas daļu un saišu izņemšanu, vai arī citos gadījumos mugurkaula fiksācija un šo atveru atbrīvošana un implanta ielikšana un diska augstuma atjaunošana. Ja foramināls stenozes iemesls ir skriemeļa nobīde, blistēze, šādos gadījumos visbiežāk mugurkauls šajā līmenī jau ir nestabils, un mēs pacientam piedāvājam veikt skriemeļu fiksāciju, mugurkaula kanālu un foraminālo atveru dekompresiju, jeb atbrīvošanu un diska augstuma atjaunošanu ar speciāli implanta ievietošanu. Ja foramināls stenozes iemesls ir mugurkaula asas izmaiņas, jeb skolioze, tad tur arī ārstēšanā var būt vairāki varianti, sākot no starpstiemeļu atveres, jeb foraminālas atveres atbrīvošanas, līdz pat sarežģītām mugurkaula fiksācijām un mugurkaula asas atjaunošana.